Talsu 2. vidusskolā šobrīd izskatās kā nelielā rūpnīcā. Skolotājs spēj vien pienest sagatavas, un 8. klases jaunieši jau zibenīgi ar to tikuši galā. Pēc detaļām vēl grūti vizualizēt gala rezultātu, bet šeit top skaņu dārza puķes. Ideju mēs esam aizgūši no YouTube, bet mēs pie tās idejas, mēs esam viņu savādāk izveidojuši. Ja, tad tas arī nebija tik vienkārši. Mums es nezinu, cik tie varianti ir tapuši. Puķiem dažādi izmēri un iekšpusē skolotāja izlolotie putekšņi jeb koka bumbiņas, kas radīs skaņu. Pēc dažām nedēļām sagatavas jau nonāca Talsu valsts ģimnāzijas jauniešu rokās, kas skaņu ziediem piešķīra krāsas, tikmēr vietējais uzņēmums prātoja par piemērotākajiem kātiem. Līdz šobrīd Talsu pilsētas dzimšanas dienas laikā skaņu puķu dārzs kļuvis par jaunu vides objektu ar dažāda garuma aptuveni 30 puķēm. Konstrukcija ir tāda, ka to varēs kustināt tikai cilvēki vai arī vējš? Īsākās puķis izskatās, ka varbūt vējš viņas neizkustinās, tās, kas ir pašas garākās, te jau bija uzrunas beigās, iepūta jau tāds pūtiens un dažām jau varēs atdzirdēt, ka tāda viegla plakšana notiek. Es domāju, ka tas nebūtu tik kritiski, ka tā kā tagad, ka viņas mehāniski iekustina. Es domāju, tas jau smuki, ja daba palīdzēs skanēt Talsiem. Jā, un te nav varbūt pārāk daudz privātu māju riņķi apkārt, un tas varētu krist uz nervu traucēt. Tā kā es esmu deju skolotāja, tad es uzreiz mēģināju saprast, kā tas ritms spēlējās viens ar otru. Un tas garākais ar to īsāko ļoti labi spēlējās kopā, vienkārši fantastiski. Skaņu dārza idejas autori ir talsiniece arhitekte Indra Kļaviņa. Arī viņa Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plānā radījusi ideju pilsētā attīstīt iedomātu 8 Talsu saulītes staru loku, un viens no tiem ir skaņu stars. Uz ielas, ko pieskandina arī mūzikas skola un tautas nams. Pats kodols ir kā vecpilsētas pati sirds, pašā viducītī tas kodols, tur ir viss, kas tur mutuļo visu veidu emocijas, ne tikai, kā teikt, garšas un skaņas un krāsas. Ar skaņu dārzu talsinieki gribējuši parādīt, ka nevienmēr jāgaida rīcība no pašvaldības. Ar idejām un praktisku darbu savu pilsētu var uzlabot arī paši. Vides objekts tapis par ziedojumiem, iegādājoties Indras Kļaviņas grāmatu par studiju gadiem tālu prom no mājām Nīderlandē. Savā ziņā, jā, tie tiešām es tā apmēram lēšu, ka tie ir aptuveni 300 manas grāmatas lasītāji. Talsu pilsētas dzimšanas dienas priekšvakars noslēdzās skaņu stara sākumā Talsu tautas namā, kur arhitekte parādīja, ka ir arī talantīga komponiste, savai pilsētai un draugiem uzdāvinot koncertu ar pašas sacerētām dziesmām. Sanita Liepiņa, Ģiets Grenevics, Terēza Matisona, Artūrs Renholts, TV9 Pakalni.